Sveiciens visiem skatītājiem. Prieks būt kopā ar jums. Un šīs dienas tēma, tāda nestandarta, bet ļoti aktuāla, saucās pievilšana. Ja? Es domāju, ar šādu lietu kā pievilšana mēs sastopamies ļoti bieži. Tā ir mums visapkārt, un mēs dzīvojam tādā laikā, kad ir daudz informācijas, daudz visādas idejas, tendences, jā, un pievilšanu varētu iedalīt divās daļās. Jā. Viena daļa ir cilvēki, kur netic Dievam, jā. Viņi uzskata, ka Dieva nav, jā, ka tas viss ir cilvēku izdomājums, kaut kāds mīts, jā. Un tādējādi viņi ir pievilti, jā, ka viņi netic Dievam, ka viņi netic, ka pēc nāves viņi sastapsies ar Dievu, ka Dievs viņus tiesās, jā, un pēc tam ir divi ceļi. Jā. Tā kā tā ir viena tendence, un otra tendence būtu tiem cilvēkiem, kas ir atzinuši, ka ir Dievs, kas ir savā dzīvē pieņēmuši lēmumu pieņemt Jēzu Kristu par savu kungu. Ja? Un arī šiem cilvēkiem tie ir vēl vairāk zem garīgas spiediena, ja? Un arī viņi tiek bombardēti ar dažādu informāciju, idejām. Ja? Tas ir tik intensīvi un spēcīgi kā nekad pasaules vēsturē. Nu, lūk, tā kā šīs dienas tiešais mērķis ir paskatīties, jā, šo pievilšanu, jā, mazliet pastīsimies, kā tas viss sākās, jā, un kā tas darbojās, jā, un beigās apstīsimies tieši tās mūsdienu tendences, mūsdienu, teiksim, tās vietas, caur ko mēs varētu to pievilšanu piedzīvot. Nu, lūk, tā kā sāksim ar 1. Mūzes grāmatu, 3. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauku zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis. Un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst. Bet sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tajā dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zinādam, kas ir labs, kas ir ļauns. Nu, lūk, tā kā mēs redzam šo pirmo pievilšanu, mēs redzam, jā, es pastos, kas tam darās tā. Pirmā pievilšana tātad bija pasaules vēsturē, tad Dievs rada šo ideālo vidi, ēdens dārzu, rada pirmos divus cilvēkus, jā, Dievs rada pēc savas līdzības Ādamu un Ievu, jā, un Ādamam ir savs uzdevums, jā, apsargāt dārzu, un ir tikai viens aizliegums šajā ideālā vidē, neēst no labu un ļaunu atzīšanas koka, jo savādāk cilvēki mirs, jā. Un viss ir kārtībā līdz brīdim, kad parādās čūska, kura sāka apšaubīt, jā, sāk kārdināt Ievu, jā, un sāk ar tādu jautājumu, vai tiešām Dievs ir aizliedzis ēst no visiem dārza kokiem. Jā, tāds kārdinājums, jā. Un mēs redzam, ka šeit nav klai meli, jā, bet te ir daļēji patiesība, jā, jo Dievs aizliedz ēst, bet nevis no visiem kokiem, bet no tikai viena koka, no labu un ļaunu atzīšanas koku. Nu, lūk, un mēs redzam, ka šis jautājums jau ir sagrozīts, jā, un Ieva sāk aizdomāties, un tālāk jau čūska apšauba to, jā, čūska saka, jūs nemirsiet, jā, bet jūs būsiet kā Dievs, jūs zināsiet, kas ir labs un ļauns. Ja? Tātad tāds bija kārdinājums, ja Ieva padevās šim kārdinājumam, ņēma no labu un ļaunu atzīšanas koku, deva savam vīram Ādamam, kurš turpat blakus bija, kurš nesargāja dārzu, kurš neaizstāvēja to, ko Dievs viņam teica, ja, neņemiet no labu un ļaunu atzīšanas koku, citādi mirsiet, viņš tur neiejaucās, bet pieņēma šo labu un ļaunu atzīšanas koku, ja, un mēs zinām, ka tādējādi šai pasaulē ienāca ļaunums, ja, nevis tāpēc, ka Dievs to gribēja, bet tāpēc, ka pirmie cilvēki nepaklausot Dievam, atļauj ļaunumam ienākt šeit uz zemes,
un varu pār šo zemi ieguva kritušais eņģelis, ja Velns, ja Lucifers, mēs varam teikt, un viņš tiek nosaukts, Jēzus viņu nosauc par šīs pasaules dievu. Nu, lūk, un tātad mēs redzam, jā, ka tā ir tā pirmā pievilšana, jā, un tālāk jau viss jau ir pirmās slepkavības, jā, viens brālis nogalina otru, jā, un ir slimības, vecums, jā, un viss tās lietas, kas mūsdienās ir pazīstams, tikai daudz reizes vēl pavairotas vairāk. Skatāmies tālāk Mateja evaņģēlijas 4. nodaļa ar 1. pantu. Un gars aizveda Jēzu tūkstnesī, ka viņš tiktu velna kārdināts. Kad viņš bija gavējis 40 dienas un 40 naktis, viņš izsauka. Kārdinātājs piestājās viņam sacīja: ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Bet Jēzus atbildēja, ir rakstīts: cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Ja, tātad šī situācija pēc ūdens kristībām, kad Jēzus pieņem ūdens kristības, svētais gars nāca pār viņu, un nākamā epizode ir tāda, kad gars, jeb svētais gars, viņu aizved uz tuksnes, ja. Tuksnes nav tā jaukākā vieta, tā ir tāda nāves vieta, tāda grūta vieta, ja, un tas mērķis ir, lai viņš tiktu velna kārdināts, ja. Tātad tas bija kaut kāds mērķis šīm grūtībām Jēzus dzīvē, ja jau svētais gars viņu tur aizved, ja, lai viņš būt šais grūtībās, un mēs redzam, ka Jēzus gavē, jā, 40 dienas nēd, un, protams, ka viņam gribās ēst, jā, un pēc 40 dienām, jā, piestājās, jā, Velns, kārdinātājs, jā, un sāk ar tādu jautājumu, jā, arī viņš sāk apšaubīt tieši Jēzus identitāti, viņš ļoti labi zināja, kas ir Jēzus, ka tas ir Dievs, tas ir Dieva dēls, jā, un viņš sāk ar tādu jautājumu: ja tu esi Dieva dēls, jā, lai šie akmeņi top par maizi, ja Jēzum gribās ēst, ja, viņš ir Dieva dēls, un, protams, ka viņš var to izdarīt, ja, viņš var šos akmeņus pārvērst par maizi, ja, bet Jēzus to nedara, ja, bet viņš atbild, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas nāk no Dieva mutes, ja, tātad Jēzus atbild ar rakstiem, ja, ar vecās derības rakstiem, atbild Sātanam, jā, un noraida to viņa kārdinājumu, to viņa izaicinājumu, jā, ko viņš patiesībā varētu izdarīt, bet tā viņš nerīkotos kā cilvēks, bet kā Dievs, jā, un tas jau pārkāptu, ja viņš jau būtu rīkojies, teiksim, pielietot dievišķo varu, bet mēs zinām, Jēzus bija gan cilvēks, gan Dievs, jā, un viņš nevarēja tajā brīdī pielietot to varu kā Dievs, jā, viņš bija kā cilvēks, bet viņam bija svētais gars, viņš varēja svētajā garā kaut ko darīt, ko viņš arī vēlāk darīs, dziedinās cilvēks, izdzīs dēmons un tā tālāk pavairos maizi, jā, kā mēs zinām, ka viņš no dažām maizēm un zīmēm pabaro 5000 cilvēkus, to vēlāk viņš darīs svētā gara spēkā. Nu, lūk, jā, skatāmies tālāk ar 5. pantu. Tad Velns viņu aizved uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz jumta, tempļa jumta, malas un sacīja: ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus viņam sacīja: bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu Dievu. Jā, tātad Velns nav muļķis, viņš redz, ka Jēzus atbild ar rakstiem. Tātad viņš ir reliģisks, jā, viņš ir ticīgs, jā, un tad, nu, kuru ticīgu cilvēku var aizvest, ja tā laika ebreju, jūdu, jā, viņš aizved uz svētāko vietu, kas ir ebrejiem uz templi, jā, un paceļ viņu uz templi jumta, jā. Un atkal kārdināt, apšaubot Jēzus identitāti, ja tu esi Dieva dēls, jā, tad meties lejā. Un kas ir tālāk interesanti, ka Velns citē rakstus, svētos rakstus, veco derību. Ja? Viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tev uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Ja? Mēs redzam, kā Velns, teiksim, pielāgojas. Ja tu esi ticīgs cilvēks, viņš atradīs veidus, kā uzrunāt tev kā ticīgu cilvēku, ar rakstiem, ar svētiem rakstiem. Tā nav problēma, Velns nebaidās no svētiem rakstiem, viņš tos gatavs citēt, jā, bet, protams, ar pavisam citu mērķi.
Un Jēzus atkal tāpat kā iepriekš konkrēti atbild ar rakstiem, jā, bet ir arī rakstīts, nekārdini kungu savu dievu. Jā, tātad Vēlns citē rakstus, un Jēzus pretī arī citē rakstus. Jā, tātad neiet uz tām vēlna provokācijām. Skatāmies tālāk ar 8. pantu. Atkal Vēlns viņu aizved uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valsts un to godību un sacījumu. To visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi. Tad Jēzus viņam sacīja, atkāpies Sātan, jo ir rakstīts pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad Vēlns viņu atstāja un redz, eņģeļi nāca un viņam kalpoja. Jā, tātad trešais piegājiens. Vēlns domā, nu, kā lai vēl viņu var kārdināt, jā, aizved viņu uz kalnu, jā, kalnu galā, jā, un rāda viņam visas pasaules valstis, godību, jā, tas nozīmē bagātību, varu, greznību, jā, un atceramies, ka Jēzus jau kā tāds, viņš jau ir viens no Dieva trīsvienības personām, viņš ir valdnieks, viņš ir viss radītājs, jā, un kad Jēzus otrais atnāks, viņš valdīs virs zemes, viņš būs šis valdnieks, jā, bet Vēlns viņam piedāvā ātrāku ceļu to visu iegūt, visam vienkāršā veidā, jā, pielūdzot viņu, jā, tad pielūdzot Vēlnu, Jēzus varētu uzreiz tikt pie visu šīs varas, jā, un, bet, ja Jēzus to izdarītu, jā, mēs zinām, ka viņš nepiepildītu savu misiju, jo pirmo reizi Jēzus nāca nevis, lai valdītu kā valdnieks, jā, bet lai viņš izpirktu cilvēci, lai viņš uzņemtos cilvēces grēkus un mirtu pie krusta. Jā. Viņš nāca kā mesija, kā glābējs. Nevelti Bībeli viņu nosauc arī par otro Ādamu, jā, kā pirmais Ādams zaudēja. Visu varu atdeva Vēlnam, tā Jēzus Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos, viņš atgūs šo varu, un tiem cilvēkiem, kas nāk pie viņa, Dievs dod šo varu, jā, viņš pārceļ no Vēlna valstības Dieva valstībā. Jā. Nu, lūk, un mēs redzam, ka arī trešo reizi, jā, Jēzus citē rakstus, jā, viņš saka, pielūdz kungu savu dievu, un viņam vien kalpo. Jā. Tātad Vēlns atkāpās, jā, un viņš arī pavēlēja Jēzus atkāpies Sātan. Jā. Sātans tulkumā nozīmē pretinieks, sāncens, jā, tas ir senebreju vārds, kas kā var apzīmēt vēlnu. Jā. Nu, lūk, un ko mēs no tā varam mācīties, kad Vēlns nekautrējās pat kārdināt Jēzu, tātad Dieva dēlu, ja mēs varam arī teikt pašu Dievu, nekautrējās izaicināt, jā. Un ka Vēlns piemeklēja tieši Jēzum kā ticīgam cilvēkam, jā, arī ticīgus kārdinājumus, jā, tādus reliģiskus, dievbijīgus, citējot rakstus, Vēlns sāka citēt rakstus, jā, un mēģināja, lai viņš uzķerās uz viņa āķi, jā, bet mēs redzam, ka Jēzus, protams, neuzķērās, jā, bet mēs redzam šīs tendences, jā, kā Sātans ir viltīgs, viņš ir gudrs, jā, viņš mēģina pielāgoties katram cilvēkam, lai katrs cilvēks uzķertos uz viņa meliem. Skatāmies tālāk, Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa 3. pantu. Kad viņš sēdēja Olīvu kalnā, mācekļi gāja pie viņa atsevišķi un jautāja, saki mums, kad tas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un laika piepildījuma zīme. Jēzus tam atbildēja, pielūkojiet, ka kāds jūs nepieviļ, jo daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Jūs dzirdēsiet karu trokšņus, jā, un vēstis par kariem, bet pielūkojiet, ka jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek, bet tas vēl nav gals, jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti un būs bats un dažviet zemestrīces, bet tas viss būs tikai dzemdību, sāpju sākums. Jā, tātad mācekļi zināja, ka Jēzus teica, ka viņš aizies, jā, tātad, un viņš arī runāja, ka būs otrā reize, kad viņš atnāks, jā, un viņš prasīja, kādas būs zīmes, lai mēs zinām, ka tu otrais nāks, jā, un tad Jēzus viņiem sāk skaidrot, jā, ka pirmais ir norādījums, jā, lai kāds jūs neapmāna, lai kāds jūs nepieveļ, jā, jo būs viltus kristi, jā, kas uzdosies par Kristu, bet kas patiesībā nebūs tādi, un tie daudzus pievils, jā. Tad tā ir pirmā zīme, jā, un mēs zinām, ka
visvairāk šo viltus Kristu, jā, kas sev uzdeva par Jēzu Kristu, bija tieši 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, jā, kas uzdevās par Jēzu Kristu. Un otra zīme, ko Jēzus teica, jūs dzirdēsiet karu, troksni un vēstis pa kariem. Jā, un mēs zinām, ka lielākie kari sākās 20. gadsimtā, jā, Pirmais pasaules karš, pēc tam Otrais pasaules karš, jā, kari un karu troksnis, jeb vēstis pa kariem, jā, un bija radio attīstīts tajā laikā, un ziņas par radio, protams, un avīzēm bija par karu. Bet domājot par mūsdienām, mēs redzam, ka ir internets, jā, un ir vēl vairāk iespējas šīm vēstījumiem izplatīties, jā, par karu un karu daudzināšanu, jā, un ir vairāki karu uz pasaules, nav tikai starp Ukrainu un Krieviju, jā, bet arī apmēram 20 dažādie karstie punktus pašreiz, jā, mūsdienās ir, kur notiek kara darbība, jā. Un, protams, mūsu lielākais fokus ir arī uz Izraēlu, jā, kā tur kara darbība notiek, tur Gazā, jā, un mēs skatāmies arī kā Krievija, tur Ukrainā karo, jā, tā kā kaimiņu valsts tā ir, un citiem vārdiem sakot, šīs vēstis pa kariem un karu daudzināšana ir aizvien vairāk, daudz vairāk nekā tas bija Pirmajā un Otrā pasaules kara laikā, jo mūsdienās ir tehnoloģijas, lai vairāk informāciju iegūtu. Jā, un Jēzus te norāda, lai mēs neuztraucamies. Jā. Kā var neuztraukties? Viņš saka, lai jūs neuztrauktos, jo tam tā jānotiek. Jā. Tātad tā ir zīme, pirms Jēzus Kristus otrā atnākšana, arī šīs kara darbība ir zīme par Jēzus Kristus otro atnākšanu. Jo tauta celsies pret tautu un valsts pret valsti. Jā. Tātad mēs redzam to, tas mūsdienās notiek, ja mēs arī redzam, ka visa pasaule bruņojās aizvien vairāk, un mēs zinām, ka Bībele konkrēti norāda par trešo pasaules karu, kas būs tuvajos austrumos pie Eifrates upes, jā. Tur tas sāksies, jā, un šī kara rezultātā trešdaļa cilvēks ies bojā, jā. Un tālāk jau Atklāsmes grāmata runā par globālo valdību, jā, par vispasaules valdību, kas izveidosies, jā, ar globālo līderi politisko, jā, un arī ar reliģisko līderi. Jā. Tad būs viena pasaules pārvaldība, jā, un viena ticība, reliģija būs viena globāla. Nu, lūk, un Jēzus saka, šīs zīmes, ja šie viltus kristi, ja, un šīs vēsts par kariem, ja, tas ir tikai sākums tam, kas būs, ja, bet tās jau ir kā zīmes pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Skatāmies tālāk ar 9. pantu. Tad tie jūs nodos, lai mocītu un nonāvētu, un jūs būsiet visās tautās ienīsti manu vārda dēļ. Tad daudzi kritīs apgrēcībā, un viens otru nodos, un viens otru nīdīs. Un daudzi viltus pravieši celsies un daudz pievils. Un tādēļ, ka ļaundarība vairosies, mīlestība daudzos atzisīs. Bet, kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Un šīs valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Jā, un te mēs redzam jau nākamās zīmes, kas būs, jā, ka tiks vajāti, ticīgi cilvēki, tiks mocīti, nonāvēti, ja? Un jūs būsiet visās tautās ienīsti mana vārda dēļ, ja? Visās tautās. Ja? Man liekas, tas nekad nav bijis pasaules vēsturē, ka visās tautās ir vajāšanas kaut kādās tautās, un tu beidz uz kaut kādu citu vietu, ja? Bet visās tautās, ja? Te mēs redzam šo globālo tendenci, ka būs šī globālā valdība, ja? Un globālā reliģija, tad visi citi, kas nepieņems to, tiks vajāti, ja? Un, nu, te konkrēti rakstīts, tiks nonāvēti, un visi tiks ienīsti, ja? Man vārda dēļ, tad Jēzus vārda dēļ tiks vajāti un nogalināti. Un mēs redzam arī par nodevībām, kas būs, ka viens otru nodos, viens otru nīdīs, ja? Viltus pravieši celsies, ja? Ļaundarība vairosies, jā, mīlestība daudzos atzisīs, jā. Tā kā, nu, šī pievilšana vairosies, tā mēs varam teikt, jā. Un te interesanti, jā, 13. pants, bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts, jā. Tātad, kas izies cauri visām šīm grūtībām, kas nepazaudēs ticību, kas paļausies uz Dievu, jā, un pat nebaidīsies zaudēt savu dzīvību, jā, tas tiks izglābts. Un mēs redzam, ka evaņģēlijs, jā, viņš sasniegs visu pasauli, jā,
visas pasaules vietas, jā, kad valstības evaņģēlijs tiks pasludināts visā pasaulē par liecību visām tautām, un tad nāks gals, jā, tad šī vēsts, šī labā vēsts tiks izplatīta visā pasaulē, un mūsdienās tas ir vēl jau vairāk iespējams, kad ir internets, jā, ir caur satelītiem, jā, mēs zinām šo internetu, ka dažādās vietās, kur agrāk nav bijis internets, tagad viņš ir pieejams, vienkārši vajag attiecīgas ierīces, lai to pieslēgtu, jā, un varētu lietot. Tā kā evaņģēlijs arī caur internetu iet plašumā, jā, arī ir kristīgie satelīti, kas riņķo apmēram 5 kristīgie satelīti, kas 24 stundas diennaktā izplata šo evaņģēlija vēsti, jā, protams, arī kristieši, ticīgi cilvēki, tā kā šis evaņģēlijs iet plašumā. Skatāmies tālāk 2. korintiešiem 11. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Un te apostols Pāvils stāsta, jā, vienai no draudzēm, Korintas draudzē raksta, jā, kaut jūs spētu kaut nedaudz panest manu neprātību, panesiet gan, es degu par jums ar dievišķu dedzību, un esmu jūs sadarinājis ar vienīgo vīru Kristu, lai vestu jūs viņu priekšā kā šķīstu jaunavu. Bet es gan baidos, ka čūska, kas pievīla ievu ar savu viltību, arī jūsu prātu varētu samaitāt, novēršot to no cēluma un šķīstības Kristū. Jo, ja kāds ienācējs pie jums sludina citādu Jēzu, nekā mēs esam sludinājuši, jūs saņemtu citādu garu, nekā to, ko esam saņēmuši no mums, un citādu evaņģēliju nekā to, ko esam pieņēmuši, to visu jūs labprāt ņemat pretī. Jā, tātad apostols Pāvils, jā, jau raksta šo vēstuli kā brīdinājumu, jā, šai Korintas draudzē, jā, ka viņi pieņem šīs arī kaut kādus maldus, jā, maldu mācības, jā, un apostols Pāvils arī pievērš uzmanību, jā, ka vienkāršībai, evaņģēlija cēlumam, šķīstībai, ka tas ir svarīgi, jā, un viņš norāda kā problēmu, ka ir citāds Jēzus, jā, citāds gars, jā, cits evaņģēlijs, jā, un, lai saprastu, kas ir citāds evaņģēlijs, mums jāsaprot, kas tad ir tas normālais evaņģēlijs, ka tā labā vēsts, prieka vēsts par Jēzu Kristu, jā, kurš bija svēts, jā, kur misija bija atnākt uz šīs pasaules, jā, nodzīvot svētu dzīvi un mirt pie krusta, jā, samaksāt izpirkumu Dievam, tādējādi dodot iespēju ikvienam cilvēkam nākt pie Dieva, pieņemt Jēzu par savu kungu un glābēju un sākt veidot attiecības ar Dievu ikdienas. Ja. Tas ir evaņģēlijs. Ja. Tātad, ja kaut kas cita mācība, ja, kas šo visu noraida, jeb, teiksim, kādreiz varbūt uz darbiem bija akcents, ja, ka tev kaut kas tur jādara, kaut kādi labie darbi, zināms skaits, ja, un tādējādi tu vari iegūt šo pestīšanu un glābšanu. Tā ir, protams, malda mācība. Ja. Mēs to nopelnīt nevaram, to mēs varam tikai ticībā pieņemt to, ko Jēzus Kristus pie krusta izdarīja. Ja. Citādu Jēzu, ja, citāds Jēzus, ja, mēs zinām, kāds bija Jēzus, par to mēs varam lasīt evaņģēlijos, ir 4 evaņģēliji no 4 dažādiem autoriem, kur no dažādiem skatu punktiem apskata šo Jēzus dzīvi, jā, viņa nāvi un augšām celšanos, jā, tātad, ja tas kaut kāds cits, tātad tas neatbildīs evaņģēlijam, jā, un, protams, šī interpretācija, jā, kas tad Jēzus bija, vai viņš bija Dievs, vai viņš bija cilvēks, jā, un 1. gadsimtā radās arī maldu mācības, gnosticisms, jā, kas apšaubīja Jēzu Kristu kā Dievu, jā, vai kā reālu cilvēku, jā, kā bija visāds idejas, jā, ka viņš nav miesā nācis un tā tālāk dažādas maldu mācības, jā, bet lai mēs to varētu salīdzināt, mums jāzina raksti, mums jāzina, kas ir rakstīts jaunajā derībā, jā. Un arī viņš norāda par citādu garu, jā. Kā mēs varam pārbaudīt, kas pa garu, ja mēs zinām, kas ir svētais gars, ja, ka tu pieņem Jēzu Kristu, ja, slēdz derības ar ūdens kristību, ja, tu iegūši šo svēto garu, ja, bet kas varētu būt cits gars, tas varētu būt maldu gars, tas varētu būt ļaunais gars, ja. Kā tad saprast, kāds tev gars tur ir, ja. Es domāju, Jēzus mācīja pēc augļiem pazīt, ja,
nu, tev ir Dieva gars, jā, tātad tev būs attiecības ar Dievu, tu mīlēsi Dievu un mīlēsi cilvēkus. Ja mēs atceramies šos augstākos baušus, ko Jēzus teica, mīli Dievu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu, ar visu savu gribu, jā, tas visaugstākais bauslis. Un otrs tam līdzīgs, mīli savu tuvāko kā sevi pašu, tātad mīlestība pret Dievu un mīlestība pret tuvāko, jā, tas varētu būt tāds viens no veidiem, kā saprast. Ja? Jo citāds gars, tas varētu būt šķelšanās gars, tas varētu būt tāds, kas piekasās citiem, ja? Kas meklē trūkumu citos, ja? Kas nemīl, bet visu laiku, teiksim, norāda uz nepilnībām, trūkumiem un tā tālāk. Ja? Tas būtu viens no veidiem, kā to pārbaudīt. Droši vien ir vēl kāda veida, bet, ja es teicu, jums būs pazīt pēc augļiem. Nu, lūk, un tālāk Pāvils turpina ar 11. pantu. Kādēļ viņš prasa? Vai tad es jūs nemīlētu? Dievs zina, ka mīlu, bet ko es daru, to darīšu arī turpmāk, lai izsistu pamatu zem kājām tiem, kas savā lielībā grib nostāties līdzās mums. Šādi cilvēki ir viltus apustuļi, blēdīgi darboņi, kas ārēji izliekas par Kristus apustuļiem. Bet nav jau arī nekāds brīnums, jo pats Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Vai jābrīnās, kā arī viņa kalpi ārēji izliekas par taisnības kalpiem? Kādi viņu darbi, tāds būs iznākums. Jā, un te jau Pāvils principā atklāja to, ko es jums pirmīt teicu, ja, ka pēc augļiem būs pazīt. Ja. Tātad ir kaut kādi šie nelietīgie darbinieki, ja jau tajā laikā, 1. gadsimtā, kur draudze tikko bija radusies, ja, jau bija kaut kādi viltus apustuļi, kas kaut ko citu gribēja mācīt, kas gribēja novirzīt, ja, no tā, ko Jēzus mācīja, vai pielikt kaut ko klāt. Ja, apustulis Pāvils konkrēti viņus nosauc par blēdīgiem darboņiem, ja, kas izliekas par Kristus apustuļiem. Ja. Tātad viņi izliekās par to, kas viņi nav. Un viņš paskaidroja, Pāvils paskaidroja, ko tur brīnīties, ja, jo arī Sātans izliekās par gaismas eņģeli, ja, jo pats Sātans, mēs zinām, viņš tika radīts kā gaismas eņģelis, lai kalpotu Dievam, ja, bet viņš sacēlās pret Dievu, ja, viņš izvēlējās nostāties pret Dievu, ja, un caur Ādamas un Ievas nepaklausību viņš ieguva varu šeit uz zemes. Nu, lūk, un Pāvils saka, ja kādi viņu darbi, tāds arī būs iznākums. Ja, tad pēc darbiem mēs varam noskaidrot, ja, pēc augļiem, vai viņi ir viltus apustuļi, vai viņi ir īsti apustuļi, vai viņi ir blēdīgi darboņi, vai viņi ir godīgi darboņi. Ja. Tātad pēc augļiem. Ja Pāvils sauc pēc darbiem. 2. Tesaloniķiešiem 2. nodaļa sākot ar 1. pantu. Par mūsu kungu Jēzus Kristus atnākšanu, mūsu piepūcēšanos viņam, mēs, brāļi, lūdzam. Nezaudējiet pārsteidzīgi galvu un neuztraucieties, it kā tā kunga diena jau būtu atnākusi. Nec kāda gara atklāsmes dēļ, nec kāda vārda dēļ, nec kādas vēstules dēļ, it kā mēs būtu sūtījuši, lai neviens jūs nekādi nemaldina. Jo tā diena nenāks pirms nebūs iestājusies atkrišana un neatklāsies ļaunuma cilvēks, pazušanas dēls, naidnieks, kas sev paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu. Līdz beidzot viņš nebūs apsēdies Dieva templī, pasludinādams sevi par Dievu. Nu, te arī apustulis Pāvils, Tesaloniķiešu draudzē, dod norādījumus, lai viņi nezaudē galvu, lai viņi nav pārsteidzīgi, lai viņi neuztraucās, jo bija tāda doma, ka Jēzus jau ir otrais atnācis, un viņi kaut ko palaiduši garām, un mēs redzam, ka arī te kaut kādi maldi ir, kaut kādas atklāsmes, kaut kādi vārdi, vēstules, tātad kaut kādi maldi, kas liecina, ka nu jau Jēzus ir atnācis otrais, nu jau kaut kāds tur pazīmes ir un tā tālāk. Un apustulis Pāvils konkrēti saka, lai neviens jūs nekādi nemaldina, jo tie bija maldi. Un viņš apustulis Pāvils dod konkrēts pazīmes, kādām jābūt pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Pirmā pazīme ir atkrišana, tātad atkrišana, tas nozīmē, ka cilvēki, kur būs pie Dieva, viņi novirzīsies no Dieva, jeb atstāsies no Dieva. Un otra pazīme, šis ļaunuma cilvēks, pazušanas
dēls, jā, naidnieks, kas sev paaugstina pāri visam, ko sauc par Dievu vai svētumu, jā. Nu, mēs zinām, te iet runa par šo globālo līderi politisko, jā, šo, ko Bībele nosauc par zvēru. Mēs citreiz lietojam vārdu antikrists, jā. Un viņš nosēdīsies, jā, tātad Dieva templī, jā, un sev pasludinās par Dievu. Jā, tātad, nu, lūk, tātad mēs redzam šīs pazīmes, kādas tad būs pirms Jēzus otrās atnākšanas. Tad viena zīme pirmā bija atkrišana. No atkrišana liekas, ka visapkārt mums ir atkrišana, ka tas nekāds jaunums nav. Vismaz Eiropā, ja mēs redzam, ka Eiropā baznīca taisās ciet, tiek pārvērsts par bāriem, par klubiem, jā, daudzas tradicionālās baznīcas tiek aizvērts ciet, jā, un šķiet, ka kristietība izmirst Eiropā, jā, tā šķiet. Nu, lūk, bet tai pašā laikā, ja mēs paskatāmies citas valstis, jā, teiksim, tuvo austrumu valstis, jā, mēs redzam, ka tur kristietība izplatās, jā, un tādās vietās, kur agrāk tas nebija iespējams, islāma valstīs dažādās, jā, teiksim, Pakistānā, jā, izplatās kristietība ļoti, Libānā, jā, esmu dzirdējis, jā, ka gada laikā miljonus cilvēku nāk pie Kristus, miljonus, jā, islāma valstī, tas ir brīnums. Nu, lūk, tādā Dieva darbs notiek, jā, te varbūt ne šai reģionā tik izteikti, bet pasaulē kopumā mēs redzam, jā, tātad mēs nevaram teikt, ka ir tāda globāla atkrišana, ka vēl cilvēki nāk pie Kristus, jā, arī tādās vietās kā Ķīna, jā, kur ir tikai oficiālā baznīca un pārējie, kas nav oficiāli, tiek vajāti, jā, arī tur šīs pagrīdes draudzes iet plašumā, jā, un cilvēki piedzīvo pestīšanu un glābšanu, jā. Tātad mēs varam teikt, ir daļēja atkrišana. Ja? Un, protams, ka ļaunuma cilvēks pazušanas dēļ šis globālais politiskais līderis arī vēl nav uz skatuves redzams. Un arī templis, ja, kurā viņš tā kā valdīs, viņš ieies un sev pasludinās par Dievu, tad ebrejiem 3. templis vēl arī nav uz tempļa kalna, nav uzcelts. Ja? Tātad mēs redzam, ka vēl šīs zīmes nav piepildījušās. Ja? Bet te ir akcents uz to, ka jau 1. gadsimtā bija kaut kādas atklāsmes, kaut kādi vārdi, kaut kādas vēstules, kas maldināja, ja, kas lika domāt, ka tas jau ir noticis. Skatāmies tālāk ar 5. pantu. Vai jūs neatceraties, ka es par to jau runāju pie jums būdams? Jūs zināt, kas pašlaik to aiztur, ka tas atklātos savā laikā. Noslēpumais ļaunums jau darbojās, tikai vispirms tam, kas to aiztur, jāpazūd no ceļa. Tad atklāsies ļaunuma cilvēks, ko kungs Jēzus Kristus nogalinās ar savas mutes dvašu un savas klātbūtnes atklāšanu izbeigs viņu pastāvēšanu. Tātad ir kaut kas to aiztur, jā, to, ka nenāk šis ļaunuma cilvēks, jā, un tradicionālais skaidrojums ir tāds, ka tā ir draudze, jā, kas aiztur to visu un ka viņi tiks parauta, jā, tad nāk šis ļaunuma cilvēks, jā, bet, nu, es esmu citās domās, jā, un arī es neesmu vienīgais, kas tā domā, jā, ka tā paraušana varētu būt tieši, kad mēs iesim cauri lielajām bēdām jau uz beigu laiku, jā, jo, nu, šodien par to mēs nerunāsim, jā, un kas to aiztur, jā, nu, Dievs to aiztur, jā, tad mans skaidrojums būtu, ka Dievs to aiztur, jā, jo mēs zinām, ka tur, kur būs šis 3. pasaules karš, jā, pie Eifrates upes, jā, šie tuvie austrumi, tur ir 4 eņģeļi, kas ir sasieti, jā, tad viņi nevar darboties, viņi nevar to misiju izpildīt, viņu misija būs nogalināt 3/4 cilvēces, jā. Nu, lūk, un kas to aiztur Dievs, un kad atskanēs 6. bazūne, jā, tad tas notiks, jā, tad Dievs aizkavē to, Dievs jau zina, kad tas atskanēs, kad viņš pavēlēs, jā, tad 6. bazūne atskanēs, jā. Un kā jau mēs esam runājuši arī iepriekš, un arī tāds skaidrotais, ka Irvins Baksters skaidro, ka 5 bazūnes jau ir bijuši, jā. Tas sākās 20. gadsimta sākumā, 1. pasaules karš bija 1. bazūne, pēc tam 2. pasaules karš, 2. bazūne, un tā tālāk, jā, un nākamā būs šīs 6. bazūne. Nu, lūk, to mēs arī noskaidrojām, ja, šīs pazīmes, jā, un arī to, kad jau 1. gadsimtā bija dažādi maldi un dažādi, teiksim, citi uzskati. Skatāmies tālāk ar 9. pantu. Ļaunuma cilvēku klātbūtnī sātana darbošanās pilnā spēkā, ar melu zīmēm un viltus brīnumiem.
nelietīgi maldinot tos, kam paredzēta bojā ej, jo viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējusi viņus glābt. Tādēļ arī Dievs liek uz viņiem iedarboties maldiem, lai tie noticētu meliem, lai tiesātu tikt visi tie, kas nelietību atzīst par labu un netic patiesībai. Nu, lūk, te mazliet jau turpināja šo tēmu attīstīt, par šo ļaunumu cilvēku, šo globālo politisko līderi, kuram blakus būs globāls reliģisks līderis, kas ieviesīs šo globālo vienu reliģiju. Nu, un tur būs, protams, melu zīmes, viltus brīnumi, tā, ka cilvēki noticēs, pieņem šo reliģiju ļoti daudz, un te ir interesanti rakstīt, nelietīgi maldinot tos, kam paredzēta bojā eja, un, nu, kam tam viņi paredzēta bojā eja, vai tad tiešām Dievs ir paredzējis kādam bojā eju, vai tas ir tāds tā kā scenārijs uzrakstīts, kuru cilvēki izdzīvo, ko Dievs lems, tie izglābsies, ko Dievs lems, tie neizglābsies, kā Dievs gribēs, tā būs, vai tas būtu godīgi, Un tas termins saucās predestinācija, ka Dievs iepriekš jau paredzējis, kas tiks glābti, kas netiks, un es domāju, ka tā gluži nav, ka Dievs visu ir scenāriju paredzējis, jo tad mums nebūtu atbildība, tad atbildīgs būtu Dievs, bet Dievs saka, ka mēs esam atbildīgi ar savām izvēlēm, tā kā pirmie cilvēki izvēlējās nepaklausīt Dievam, tam bija sekas, un arī tie cilvēki, kas izvēlās paklausīt Dievam, kas pieņem Jēzu Kristu, kas seko Dievam, viņi arī redz pārmaiņas savā dzīvē, tām ir atkal pozitīvas sekas, tā kā mēs varam ietekmēt savu dzīvi un vēl vairāk savu mūžību, jo Dievs mums devis tādu varu. Nu, lūk, tā tad nav nekādi konkrēti cilvēki iezīmēti, kuriem jāiet uz pazušanu, bet mēs redzam šo cilvēku apzīmējumu, ka šie cilvēki, kuri ies pazušanā, viņi nepieņēma patiesības mīlestību, kas būtu varējis viņus glābt. Tātad šie cilvēki noraida evaņģēliju, viņam nevajag Jēzu Kristu, viņam nevajag to, ko Jēzus Kristus pie krusta ir izdarījis, ka viņš viņu dēļ ir miris pie krusta, viņi to noraida, un līdz ar to viņi tā kā kvalificējās tai kategorijai, lai viņi noticētu pēc tam meliem, un ietu pazušanā. Tātad viņi ir tie, kas netic patiesībā. Skatāmies tālāk, 1. Timotejam 4. nodaļa 1. pāntu. Gars skaidri, saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām, ko izplatīs liekulīgi meļu, kuru sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņi aizliegs precēties, liks atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. It viss, ko Dievs ir radījis, ir labs un ar pateicību saņemams, un nekas nav jāatmer, jo tas viss tiek svētīts caur Dievu vārdu un lūgšanu. Tātad svētais gars, tātad atklāja, ka vēlākos laikos, beidzamos laikos, kaut gan mēs arī 1. gadsimtā redzējām dažādi šīs maldu mācības, ka cilvēki atkritīs no ticības un pievērsīsies kaut kam citam, maldu gariem un dēmonu mācībām, tas tā šausmīgi izklausās, būs cilvēki, kas to izplatīs, un mēs redzam apzīmējumu, ko tad viņi tādu darīs, viņi aizliegs precēties, tā ir viena pazīme, un liks atturēties no ēdiena, šīs divas lietas, kas apzīmē, kā apostols Pāvils vēstulē Timotejam raksta, šie maldu gari, dēmonu mācības, tad aizliegs precēties un atturēsies no ēdiena. Un arī apostols Pāvils skaidro, ka Dievs visu labi darījis, un ēdienu ar pateicību mēs varam pieņemt un pateikties Dievam un lietot, un tas viss tiek svētīts caur Dievu vārdu un lūgšanu. Nu, lūk, un tagad mēs šito tikko izlasījām, un tad, tas skarbi vārdi, maldu gari, dēmonu mācības, bet interesanti ir tas, kā mēs to interpretējam, ka Bībelē mēs varam atrast arī gluži pretējo tieši šim apgalvojumam,
Nu, apustulis Pāvils pats teica, jā, labāk neprecēties, jā, bet ja jūs nevarat savas kārības apvaldīt, jā, nu tad precieties, jā. Tātad pats apustulis Pāvils norādīja, ka labāk neprecēties, jā. Nu, atturēšanās no ēdiena, jā. Mēs zinām, ka Bībelē runāts par gavēni, jā, kad tu gavē, jā, tad tu atturies no ēdiena, jā, un tu nenosauks par dēmonu mācību, jā, ka pati Bībele to runā un stāsta, jā. Un te ir tas fenomens Bībelē, ka mēs varam atrast, liekas, ka pretējas lietas, jā, un nu, šīs divas lietas neraksturo kaut kādus maldu garus un dēmonu mācības, acīm redzot, tur ir kaut kas vairāk, jā, kas liek par to domāt, ka tas tā ir, jo šīs divas lietas, pats apustulis Pāvils, jā, viņš rekomendē neprecēties, jā, un atturēties no ēdienas, tā kristīgā klasika, jā, gavēnis, jā, tā kā pats Jēzus to mācīja un tā tālāk, jā, tā kā to mēs nevaram raksturot kā dēmonu mācību. Bet tas ir labs piemērs, lai mēs saprastu, ka mēs nevaram izdarīt secinājumus, jā, no kaut kādas vienas rakstu vietas, jā, ka mums Bībele jāuztver kopumā, jā, ko Bībele māca par šo tēmu, jāapskata no dažādiem leņķiem, no dažādām rakstu vietām, un neizdarīt pārsteidzīgus secinājumus, jā, no vienas rakstu vietas. Skatāmies tālāk, 2. Pētera 2. nodaļā ar 1. pantu. Arī viltus pravieši ir bijuši Dieva tautā, tāpat arī starp jums būs viltus skolotāji, kas nemanām aizsāks postošus novirzienus, kas ved pazušanā un nolieks valdnieku, kas viņus ir izpircis. Tā viņi tuvinās sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņa izlaidībai, un viņa dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Alkatības dzīti ar viltīgām runām viņi jūs izmantos savā labā. Sods kopš senlaikiem jau gaida, un viņu pazušana nesnauž. Jā, tā tad atkal Pēters šajā gadījumā, jā, runā par viltus praviešiem, jā, par dažādām skolotājiem, dažādiem, jā, kas aizsāks postošus novirzienus. Un, nu, kas tur par tādiem postošiem novirzieniem, un te ir paskaidrojums, jā, kas nolieks valdnieku, kas viņus ir izpircis, jā, tātad nolieks kāds valdnieks, kas ir izpircis, tas ir Jēzus Kristus, tātad nolieks to, ko Jēzus Kristus pie krusta ir izdarījis, jā. Tātad būs kaut kāda alternatīva šim, kaut kāds cits ceļš, jā, un ja ir kaut kas cits, izņemot Jēzu Kristu, jā, tā ir maldu mācība, jā. Mēs nevaram to piedāvāt kaut ko citu, nevaram kaut ko pielikt klāt, jā, tā kā Jēzus Kristus plus vēl kaut kas, tas arī nepareizi, jā. Vienkārši pestīšana un glābšana ir tā Dieva dāvana, tas, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis, ko mēs ticībā pieņemam. Ja? Tas nav no mums, tad tie nav mūsu sasniegumi, tā ir mūsu izvēle to ticībā pieņemt. Un tas pieder mums. Bet mēs redzam, ja, ka būs ka viltus skolotāji, postoši novirzieni, ja, kas kaut ko citu mācīs. Un ka šie cilvēki būs alkatības dzīti, ja, un ar viltīgām runām viņus izmantos savā labā, ja, un, nu, šādi cilvēki, acīm redzot, ir bijuši visos gadsimtos, jā, un droši vien arī mūsdienās ir. Bet kas man dara bažīgu? Man bažīgi dara tas, ka mūsdienās bieži vien baltais tiek padarīts par melno, melnais par balto, jā, kad tāds cilvēki, kas ir autoritātes kristīgā pasaulē, jā, tiek nomalnoti, jā, un viņi tiek aprakstīti kā, nu, šai kategorijā ietilpstoši, jā, viltus skolotāji, viltus mācības, jā. Nu, pieņemsim 20. gadsimta visievērojamākais, viscienījamākais evaņģēlis Billijs Grehams, jā, nu, tiek uzskatīts, ka viņam nebija pareizā mācība, jā, nu, tam es nevaru piekrist, jā, jo Jēzus mācīja pēc augļiem pazīt, jā, tad, ja tev ir labi augļi, jā, ja cilvēki atgriežas pie Dieva, cilvēku dzīves mainās, jā, kad, nu, tu pēc augļiem vari spriest, vai viņš ir viltus skolotājs vai nav, jā, un Billijs Greham nekad neviens neiedomājās ierindot šajā kategorijā, jā, bet mūsdienās to mierīgi dara. Ir, teiksim, nu, video, jā, kur tiek parādīts kāds ļaundars ir Billijs Grehams, ko gan viņš slikti ir izdarījis, jā. Un te ir šie mūsdienu maldi, jā, šīs lamatas, jā,
ka tu YouTube, teiksim, noskaties šādu pēdiņas pētījumu, kas atmasko Biliju Grehemu, ja, bet, nu, es kā teoloģijas maģistrs varu pateikt to, ka var jebko, par jebko, jebkādā interpretācijā uztaisīt, ja, un pieņemsim, ja, mums mācītais Vilnis draudzē, ja, viņš sludina, viņš dažkārt lieto anekdotas, ja, vai kaut kāds ilustratīvs piemērs, ja, un mēs varam, teiksim, to izgriezt, ja, un pierādīt visiem, ka viņš jau nezina Bībeli, viņš jums stāsta pasakas, vai ne, mācītājs stāsta pasakas, ja, bet tas būs vienkārši izgriežot, ja, no dievkalpojuma kaut kādus momentus un interpretējot, ja. Tātad katrs viens pētnieks, viņš var interpretēt, kā viņš grib, ja. Tas nenozīmē, ka jūs redzat video, kur tiek kaut kādi fakti atklāti, ka tas atbilst patiesībai, ja, jo tā ir interpretācija, ja. Lai mēs būtu objektīvi, mums būtu jāskatās Bilija Grehema dievkalpojumu pilnā garumā un neviens, ja, vairāk, ja, jāpaskatās un to jāsalīdzina Dieva vārda gaismā, jā, vai tie atbilst Bībelē, vai tie neatbilst, jā, nevis jau gatavi interpretācija, jā, jo pats pētnieks, viņš nav atdalīts no savas interpretācijas, jā, jo parasti pētnieks, viņš atlasa šos faktus, lai pierādītu šo savu patiesību, jā. Un te, lūk, ir šie, nu, maldi, var teikt, jā, kuru var cilvēku uzķerties, ja, kam nav varbūt tāda teoloģiska izglītība, ja, kā liekas, nu, reku parādīja, ja, ka Bilijs Grehems ir nepareizais un tur vēl pārējie, ja, tādi cienījami cilvēki ar vārdu, ja, teiksim, grāmata ir Dievu ģenerāļi, ja. Tur tādi 20. gadsimta ievērojamākie Dievu vīri, ja, tur aprakstīti viņu darbi, ja, ko viņi darīja, kā viņi kalpoja Dievam, ja, un daudzi mūsdienās tiek negatīvā gaismā viņi parādīti, ja, un es saku, mēs nevaram uzticēties šīm interpretācijām, ja, jo tas nav objektīvi, ja, tā jau kāda cilvēka interpretācija, ja. Nu, lūk, tātad objektīvi būtu, ja mēs paši pētītu, skatītos, darītu secinājumus un salīdzinātu Bībeles gaismā to visu. Nu, lūk, tas tāds mans komentārs, skatāmies tālāk ar 4. pantu. Jo Dievs pat eņģeļus, kas tā apgrēkojās, nesaudzēja, bet tumšs važās ieslēgts nogrūtos bezdibenī līdz tiesas dienām. Viņš nesaudzēja arī seno pasauli, un ka viņš uzsūtīja plūdus šai bezdievi pasaulē, viņš pasargāja tikai taisnības sludinātāju Noa un vēl 7 citus. Tāpat viņš sodīja pilsētas Sodomu un Gomoru, pārvēršot tos pelnos, un tā parādīdams, kas nākamībā sagaida bezdievus. Ja? Tātad mēs redzam, ka ir Dievs sots, ja? Nāk pār cilvēku bezdievību, par to, ka viņi ignorē Dievu, ka viņi pielūdz citus dievus, tam ir sekas. Ja? Un te mēs konkrēti piemēri minēti, ja, par ūdens plūdiem, ja, globāliem. Mēs zinām, ka Dievs nožēloja, ka viņš vispār cilvēki radījis, ja, ka cilvēki bija tik samaitājušies, ka nebija citas izējas, kā vienkārši noslīcināt visus, ja izglābās tikai Noa un 7 citi, ja, un starp citu Noa šo šķirstu būvēja 100 gadus, un arī citiem cilvēkiem bija iespēja pievienoties un taisīt šķirstus, ja, un izglābties, ja, bet viņi to neizmanto, viņi smējās un ņirgājās, ja, par šo Noa, ja, un tādēļ viņi gāja bojā, tam bija seks, tāpat par Sodomu un Gomoru, ja, mēs lasām tur par to netiklību, kas bija tur, ja, arī šīs pilsētas gāja bojā, ja, un tie ir kā piemēri tam sodam, kas gaida cilvēks nākotnē, ja, ja, iet runa par jau mūžīgo uguni, ja, jeb uguns jūru, ja, kas, nu, tā ir galējā soda vieta šiem cilvēkiem, ja, kas pretojas Dievam, ja, kas nepieņem šo labo vēsti, jeb evaņģēliju, ja. Nu, lūk, skatāmies tālāk 1. Jāņa 4. nodaļa 1. pantu. Mīļotie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet, vai tie ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši izgājuši pasaulē. Tā pazīsiet Dieva garu. Katrs gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, ir no Dieva. Un katrs gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva, bet tas ir antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka tas nāks. Tas jau tagad ir pasaulē. Nu, lūk, tā kā brīdinājums, jā, neticēt katram garam, pārbaudīt. Un te tas veids, kā pārbaudīt, ir specifisks, jā.
kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākuši, tas ir no Dieva. Jā, liekas, nu, kas tur sevišķi, jā, nu, skaidrs, ka miesā nāk, kas viņš tur garīgs, Jēzus staigāja, vai, bet 1. gadsimtā bija tāds maldu mācības, kā gnosticisms, jā, kad Jēzus jau nu nebija gluži tā kā mēs to saprotam, miesā nācis un vēl Dievs, jā, nu, ka tas nevar būt, jā, kad viņš tur bija kaut kā garīgi, jā, ka viņš nebija īsti Dievs, un visāds tāds maldu novirzieni bija. Un tādēļ tas bija tas parametrs, kā tajā laikā noteikti, jā, vai tā ir pareizā mācība, vai tā ir maldu mācība, jā, ka Jēzus Kristus ir, nu kā tas bībeliski būtu pareizi, jā, kad Jēzus ir 100% cilvēks un 100% Dievs, jā, tad šīs divas dabas vienā cilvēkā, jā, tad tā būtu tā pareizā mācība, ko pirmajos gadsimtos jau pēc tam kristīgos koncilos, jā, tā formulēja, tā pierādīja, tā skaidroja, un tā kā tas, kas novirzās no tā, tad tā būtu jau malda mācība, ka tas ir kaut kas cits, jā. Nu, lūk, skatāmies tālāk ar 4. pantu. Bērniņi, jūs esat no Dieva, un tos esat uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Tie ir no pasaules, tādēļ tie runā pasaulīgi, un pasauli viņos klausās. Mēs esam no Dieva, un kas pazīst Dievu, tie dzird mūs, un kas nav no Dieva, tie nedzird mūs. Tā mēs pazīstam patiesības garu un maldu garu. Jā. Nu arī, jā, atziņas tādas, jā, kad nu, tie, kas tic Dievam, tie dzird, saprot, seko, jā, un pretēji tie, kas neklausās, tie, kas ignorē, jā. Tas ir tas maldu gars, ja tie cilvēki, kas iet pazušanā, jā, nu skaidrs, ka vienīgais veids, kā tādus uzrunāt, būtu šis evaņģēlija vēsts, šī labā vēsts par to, ko Jēzus par viņiem ir izdarījis, un lai šiem cilvēkiem būtu izdevīgi mainīt šo savu pozīciju, jā. Jo, nu, brīdi, sekundi ir cilvēki, kas pieņem Jēzu Kristu, jā, kas pieņem šo evaņģēliju vēstu, kas piedzīvo pestīšanu un glābšanu, jā, tā Dieva valstība ir plašumā. Nu, lūk, un tālāk nedaudz par ticību parunāsim. Un, nu, tas Jēzus tāds norādījums bija, ja, ka vai viņš, kad otrais nāks uz zemes, jā, vai viņš atradīs ticību. Jā, tāds retorisks jautājums. Nu, lūk, Lūkas evaņģēlijas 18. nodaļa ar 1. pantu. Tad viņš stāstīja tiem līdzību par to, ka vienmēr vajag Dievu lūgt un nezaudēt drosmi. Kādā pilsētā bija tiesnesis, kas Dievu nebijās un cilvēkus necienīja. Vēl tajā pilsētā bija kāda atraitne, kas nāca pie viņa sacīdam: iztiesā manu lietu pret manu pretinieku, bet viņš ilgu laiku negribēja to darīt. Bet pēc tam tomēr sacīja pie sevis: es Dievu nebīstos un cilvēkus necienu, tad šī atraitne mani nomoka. Tādēļ iztiesāšu viņai par labu, ka beigās viņa nenāk un nesit mani vaigā. Un kungs sacīja, ieklausieties, ko netaisnais tiesnesis saka, vai tad Dievs, lai neiztiesātu par labu saviem izredzētajiem, kas viņu piesauc dienu un nakti. Vai viņš vilcināsies, es jums saku, viņš viņu lietu iztiesās ātri, bet vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību. Jā, tātad Jēzus min piemēru, jā, kad vajag vienmēr neatlaidīgi turpināt lūgt Dievu, jā, nezaudēt drosmi un ticību, jā. Viņš min šo piemēru ar netaisnošo tiesnesi, jā, kad neatlaidības pēc viņš ir gatavs šai atraitnei iztiesāt viņas lietu, jā, jo viņi ir neatlaidīgi. Un te tiek minēts, jā, ka kas piesauc man dienu un nakti, jā, tātad būt ticīgiem, nezaudēt ticību, jā, un šo apņēmību, cerību, jā, turpināt lūgt, ticēt, jā, nu šī neatlaidīgā lūgšana, jā. Un tad Jēzus beigās saka, bet vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību, jā, lai to darītu, ir vajadzīga ticība, lai tu lūgtu Dievu, lai tu neatlaidīgi to darītu, jā, ir vajadzīga ticība, jā, un tad Jēzus saka, vai cilvēka dēls atnācis, atradīs uz zemes ticību. Skatāmies tālāk Jāņa 14. nodaļa ar 12. pantu. Patiesi es jums saku, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīšu, jo es aizēju pie Tēva. Ko vien jūs manā vārdā lūgsiet, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā ko lūgsiet, es darīšu.
Nu, lūk, jā, tātad Jēzus sola mācekļiem, jā, kas man tic, tas darīs tos darbus, ko viņš un vēl lielākus. Jā. Tad Jēzus dziedināja, cēla augšā no mirušiem, ļaunos garus izdziedināja, jā, izdzina, jā, tātad šie cilvēki darīs, tātad ticīgie darīs tos darbus, ko viņš darīja un vēl lielākus. Skatāmies 2. Mateja 18:18. Es jums saku patiesi, ko jūs virs zemes siesiet, tas būs siets debesīs, un ko jūs virs zemes atraisīsiet, būs atraisīts arī debesīs. Un vēl es jums saku, ja 2 no jums virs zemes vienprātīgi kaut ko lūgs, tad mans debes tās viņiem to piešķirs. Jo kuri 2 vai 3 pulcējušies manā vārdā, tur arī es esmu viņu vidū. Tātad šī vara, ko Jēzus devis saviem sekotājiem, ticīgiem cilvēkiem, jā, tātad siet, tātad, ko mēs garīgi sasienam virs zemes, būs sasiets debesīs, un ko mēs atraisam virs zemes, būs atraisīts debesīs. Jā, tad Jēzus mums ir piešķīris šo garīgo varu, ietekmēt notikumus dažādus, jā, tātad atraisīt Dievu spēku, saistīt tumsu, jā, tātad reāls Dievu spēks, kas ir dots ticīgiem cilvēkiem. Tad jautājums, kur ir problēma, jā, kāpēc šis spēks, mēs to ikdienā varbūt neredzam, jā. Un pastīsimies tālāk. Mateja 21, 21. pāntu. Jēzus tiem atbildēja, patiesi es jums saku, ja jums būtu ticība un jūs nešaubītos, tad jūs nevien tā varētu darīt ar vīģes koku, bet jūs varētu sacīt šim kalnam, celies un meties jūrā, un tas notiktu. Visu, ko vien jūs savās lūkšanās ticībā lūksiet, jūs saņemsiet. Ja? Tātad 2 lietas, kas ir vajadzīgas, lai to visu varētu realizēt. Tātad ticība, kad jūs ticībā lūksiet un nešaubīsieties. Jā, gan ticība vajadzīga, gan lai nav šaubas. Ja ir šaubas, tad tur viss tiek neutralizēts. Skatāmies tālāk Jēkab 1:8 pantu. Lai viņš lūdz ticībā, bez šaubīšanās, jo tas, kas šaubās, līdzinās vilnim jūrā, ko vējš svaida un dzenā. Šāds cilvēks ar sašķeltu dvēseli, kas nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Ja? Atkal, ja, jālūdz ticībā bez šaubām. Ja, ja šaubās cilvēks, ja, tad tepat ļoti skarbi vārdi, lai nedomā kaut ko saņemt no kunga. Ja? Tātad šaubas, ja, ir tas, kas var neutralizēt ticību, ja? Tā kā tāda nopietna lieta. Tātad ir jālūdz ticībā, bez šaubām, jā, un tad Jēzus sola, jā, ka notiks tās lietas. Jā. Nu jā, tad tūlītās es turpināšu. Nu lūk, tad mūsdienu tendences kādas ir tātad ticība, ja es atceraties, teica vārds, ka viņš nāks otrreiz, viņš atradīs ticību, jā, tad, lai tas viss darbotos un funkcionētu, ir vajadzīgs ticība un nedrīkst būt šaubas. Ja ir šaubas, tās neutralizē ticību, un tad nav jēgas tām visām lūkšanām un tā tālāk, jā. Un, nu, skatoties mūsdienās, zinot šīs entās atziņas, jā, un kā jau mēs iepriekšā tiešraidē runājām, ja, ka ir 45,000 kristīgo konfesiju atzeru un tā tālāk šīs dažādās atziņas, ja, un YouTube mēs varam tūkstošiem atziņu atrast, ja, un tas viss var izraisīt šaubas mūsu dzīvē, mūsu ticībā, ja tu esi ticīgs cilvēks, ja, un tu tici, teiksim, tam, kas Bībelē rakstīts, ja, ka Dievs dziedina, ka Dievs var finansiāli palīdzēt, jā, un kaut kādas citas lietas, ko mēs Bībelē atrodam, ko Jēzus darīja, ko apustuļi darīja, jā. Un tad mēs paskatāmies kādu video par labklājības evaņģēliju, jā, un mūsos rodās šaubas, jā, vai tad Dievs patiešām grib man dziedināt, jā, vai Dievs var palīdzēt tajā situācijā, kurā es esmu, jā, vai Dievs, nu, vai var kaut kādu reālu palīdzību no Dieva sagaidīt, vai viss tā palīdzība ir tikai garīga. Ja? Nu, lūk, un tas varētu iesēt šaubu sēklu mūsu sirdīs, ja, un mēs varētu sākt šaubīties, un ja mēs šaubamies, protams, tas viss atkal nedarbojas. Tā kā to, ko mums vajadzētu darīt, paļauties uz Dievu, ticēt par neredzamām lietām, ja? Jo ticība ir stipra paļaušanās uz lietām, kas cerams. Ja? Tātad tu tici par neredzamo, kas vēl nav, bet tu balstoties, ja Dieva vārdā, tu redzi, ja,
ka tas ir iespējams, jā, un te ir tā bīstamība, ko es saredzu, tā mūsdienu tendence, jā, kad tiek sētas šaubas, ja, un kā jau mēs runājām, ka šaubas neutralizē ticību, un tad cilvēks patiešām nevar neko saņemt. Nu, lūk, un, protams, ir otra galējība, ja, ka tu tikai nāc pie Dieva, lai būtu vesels, bagāts un mūžīgi jauns, ja. Protams, tā arī ir malda mācība, tā kā jebkura galējība ir maldi, ja, bet es domāju, kaut kur pa vidi ir šī veselīgā mācība, pie kā vajadzētu turēties, ja, un ieraudzīt, ja, kad YouTube nav, teiksim, tā galējā patiesība vai kāda cita sociāla tīkla, ja, kad tur ir dažādas atziņas, ja, kā jau es teicu, 45,000 kristīgo konfesiju un atzaru, ja, nav teiks, ka viņi visi kļūdās, ja, bet viņi izceļ kaut kādu vienu bībeles leņķi, jeb kaut kādu mācību, ja, jo nav teiks, ka ir nepareizi, ja, bet tas ir viens aspekts no tā bagātā bībeles klāsta, ja, kas tur ir iekšā, šīs atziņas, ja, un es to redzu kā bagātību, ja, un problēma ir tā, ka tu vienu pacel nenormāli augstu un pārējās tur nonicina un saka, ka šitā ir vienīgi pareizi un visi pārējie nepareizi, ja. Nu, tā būtu maldu mācība, tās būtu kļūdas, ja, tā būtu tā novirzīšanās no patiesības. Nu, lūk, ja, tā kā apskatījām šo tēmu, jā, un es domāju, ka ļoti svarīgi arī, mēs teicām, ka šī pievilšana var būt divējādi, jā, var tikt pievilt ticīgi cilvēki, jā, un neticīgie cilvēki arī tiek pievilt ar to, ka Dieva nav, jā, un tās viss ir pasakas, kaut kādi izgudrojumi, stāsti, mīti un tā tālāk, jā. Mēs paši ļoti labi saprotam, ka mēs varēsim par to pārliecināties tikai pēc nāves, ja, bet tad jau būs par vēlu. Ja. Tā kā es domāju, ir gudri noticēt tam, ko Bībele saka. Ja. Bībele izskaidro visu, man tagad nav laika visu izskaidrot, bet mēs mazliet jau aizskārām to, kā viss iesākās, ka Dievs sākumā visu ideāli bija radījis, ideālā pasauli, ideālie cilvēki. Bet viņi pieļauj kļūdu, viņi nepaklausīja Dievam, un šai pasaulē ienāca ļaunums, jā, Sātans, kritušais eņģelis, ieguva varu pār šo zemi, jā, un mēs dzīvojam šais sekās, jā, un tai pašā laikā mēs zinām, ka Dievam bija risinājums, viņš sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu, kurš nevainīgs būdams mira pie krusta par mūsu grēkiem, lai Dievs mūs varētu attaisnot, jā. Tā kā es domāju, svarīgi tieši pieņemt šo evaņģēliju ticībā, jā, un Bībelē teiks, ja tu sirdī ticēs un ar muti apliecinās Jēzu par kungu tiksi glābts, jā, tātad ticībā caur lūkšanu tu var pieņemt to, ko Jēzus pie krusta ir izdarījis, sāk šo ticības ceļu, jā, pēc tam pieņemt ūdens kristības, pievienoties draudzē, kādai baznīcai, jā, mājās lūgt Dievu, jā, tas ir tas ceļš, tas mērķis, ko Dievs grib atrast šīs pazaudētās attiecības ar tevi, kā Ādams un Ieva, kas sagrēko, viņi aizgāja no Dieva, ja, pārtrūk šīs attiecības. Dievs vēlas tās atjaunot caur Jēzu Kristu, tā kā, ja tu vēlies spērt šo pirmo soli pretī Dievam un ticībā pieņem to, ko Jēzus pie krusta izdarīs, tu ticībā caur lūkšanu to var izdarīt, tā kā tu vari skaitīt kopā ar mani šo lūkšanu, saki, Dievs, es tev pateicos par tavu dēlu Jēzu Kristu. Es lūdzu, Dievs, piedod visus manus grēkus. Es lūdzu Jēzu Kristu, ienāc manā sirdī. Esi mans kungs un glābējs. Es vēlos mūžību pavadīt kopā ar tevi. Jēzus vārdā. Amen. Nu, lūk, tā kā Dievs ir ārpus telpas un laika, ja vismaz mums pazīstamā, šo lūkšanu, protams, var skaitīt arī ierakstā, tur YouTube kanālā Ojārs Puķīts, ja gadījumā līdz šai vietai nonākat, tad noteikti to izmantojiet, ja, un saprotiet, ka tas nav kaut kāds noslēgums, ja, bet tas ir iesākums attiecībām ar Dievu, ja, iesākums, ka tu pieņem evaņģēliju, tu pieņem to, ko Jēzus pie krusta izdarīja, un ikdienas es iesaku veidot attiecības ar Dievu, tam nav jābūt stundām, tās ir varbūt 5 vai 10 minūtes sākumā, jā, bet regulāri, jā, sākt varbūt ar lūkšanu, jā, lūkšana ir saruna ar Dievu, ka tu saviem vārdiem, kas ir tavā sirdī, vienkārši pasaki tos Dievam, jā, un tā
sāc veidot šīs attiecības, jā, un otra lieta ir Bībeles lasīšana, īpaši jaunās derības lasīšana sākumā, jā, jo sākot ar Jēzu Kristu mēs dzīvojam tieši šai Bībeles otrajā daļā, jaunajā derībā, jā, un katru dienu lasīt 1 vai 2 nodaļas, tā arī būs komunikācija ar Dievu, tieši Bībeles lasīšana, jaunās derības lasīšana. Un otra daļa ir šī publiskā daļa, jā, kā es jau lasīju, jā, ka Bībelē teica, kur 2 vai 3 ir sanākuši manā vārdā, es esmu viņu vidū, tātad tas ir Dieva projekts, ka ticīgie cilvēki sanāk kopā pielūdz Dievu, jā, klausās sprediķi, jā, un arī, protams, daudz citas lietas, kas tur notiek, jā, bet, kad cilvēks sanāk kopā, Jēzus saka, es būšu viņu vidū, jā, tas nozīmē, kad ir iespējams dziedināšanas, jā, zīmes, brīnumi, jā, ka Dieva klātbūtne, jā, pirmkārt vislielākais brīnums, ka viens neticīgs cilvēks kļūst par ticīgu cilvēku, jā, ka viņš pāriet garīgi no tumsas varas pie Dieva, jā, tas ir brīnums, jā, šī jaunpiedzimšana, ko Jēzus teica, jā, tā kā to visu var piedzīvot, es pats apmeklēju kristiešu draudzi Prieka vēsts, un rītā 11. Rīgā Bērzonas ielā 6 būs dievkalpojums, tā kā esat mīļi aicināts, būs īpašs svētku dievkalpojums, jā, šai draudzē būs 35 gadi, jā, svētku jubileja, jā, un liekas, kas tur ir 35 gadi, draudzē taču 2000 gadi, jā, bet mēs redzam, jā, ka Dievs šo pēstecību, jā, mēs redzam, ka tas nav iesācies 35 gadi atpakaļ, tas iesācies 2000 gadi atpakaļ, jā, un mēs redzam cauri dažādiem gadsimtiem, ir dažādas draudzes, dažādas konfesijas, jā, un tas līdz mūsdienām ir atnācis, jā, šādā veidā, jā, kristiešu draudze Prieka vēsts, viņa pēc savas teoloģijas ir vasarsvētku draudze, jā, un tā ir viena no spēcīgākām kustībām 20. gadsimta kristietībā, jā, un, nu, ja man vajadzētu izvēlēties kādu draudzi, ja es nebūtu Prieka vēstī, jā, ar to atziņu, kas man ir šodien, es meklētu kaut ko līdzīgu, un tā noteikti būtu kāda vasarsvētku draudze, jo tas visvairāk atbilst tam, ko es lasu Bībelē, jaunajā derībā, kādas bija pirmās draudzes, ko viņas darīja, jā. Tā kā esat mīļi aicināti, atnākt, pastīties, piedalīties, jā, sāk šo ceļu ar Dievu, jā, tā kā tas ir to vērts, tam ir mūžības vērtība. Labi, paldies par uzmanību, lai Dievs jūs svētī līdz citai reizei. Tā.